Dzied dzircenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kā tur laukā zvaigznītes. Paldies! Maizīt arī lūdzu. Palaidi. Kristīna ir 23 gadi, 2 bērni un izjukušas attiecības ar Artūra un Andrīša tēti. Pirms kāda laika visi 3 sāka dzīvot tukšā dzīvoklī, bet pamazām ar Jelgavas organizācijas Svēteles atbalstu tajā parādījās arī mēbeles. 2 bērnu māmiņa nonākusi neapskaužamā situācijā. Bez iespējas nolgot auklīti, par ilgtermiņa darbu nav ko domāt. Šobrīd es meklēju arī pati, varbūt tās pat pārvākšos atkal uz Rīgu, jo tur lielāks izredzes ir darbu dabūt. Jo šobrīd es ar skatījos un tikko kāds zvanīja, tā jau degungalā nocēla darbu. Kristīna ir mācījusies par ēdināšanas servisa speciālistu. Viņas lielākā aizslība ir kulināri eksperimenti. Projekts Pēdušai Latvijai palīdz Kristīnai vismaz uz pāris mēnešiem nodrošināties ar sev un bērniem nepieciešamo pārtiku. Tomēr ir tik daudz vajadzību, par kurām apņēmīgā māmiņa pagaidām var tikai sapņot. Šobrīd auklīti nolīgt bērniem. Tā jau es būtu sen aizgājis strādāt kaut vai tajā pašā Rīgā un dzīvot Jelgavā. Tāpat kaut kur aizbraukt ciemos, pieņemsim, kaut kur kādu pilsētu apskatīt vai ko. Un vissvarīgākais, lai bērni augtu laimīgi un veseli. Man ar vecāko ir problemātiski runas veids, jā, viņam 4 gadi, viņš labi nerunā. Ja viņš neko īpaši labu neredz daudz. Jā. Artūrs un Andris neredzēs arī šo raidījumu, jo nopirkt televizoru ar dekoderu viņu māmiņai šobrīd ir kā neiespējamā misija. Tomēr Kristīna ir pārliecināta, agri vai vēlu, viss mainīsies uz labu. Es tev pārnēju, man kāds mīļais. Davai. Nāc, sēdies, kā priekšā. Būs labāk. Es neesmu no tiem, kas padodās. Es vienmēr cīnīšos, ja man ir kā cīnīties un par ko. Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.